Sveiki. I'll be back. Jūs droši vien interesē, kā es pavadu Jāņus un Līgo. Fuck you, asshole. Šogad tāda švakāk. Es šogad ielēju sangriju un dodos ārā no dzīvokļa dabā, svaigā gaisā. Jo svaigs gaiss tas pats svarīgākais mums visiem ir. Gala beigās mēs 9 mēnešus dzīvojam tumsā un tās dažas atlikušās, kā saka, laika druskas, kas mums paliek, tās mums ir atvēlētas saulei. Lūk, un tāpēc ļoti svarīgi ir laiku pavadīt dabā. Un cits varbūt iekur kādu ugunskura, cits varbūt izcep kādu desiņu. To visu arī, protams, var darīt, tikai neaizraujieties un neaizrieties ar tiem gaisa gabaliem. Zināt, jā, tad tiem vienmēr iet tā traki un grūti. Bet Petersons, kā saka, iemalkos mazu suliņu un ies izpeldēties. Otā! Hei, esiet sveicināti. Pētersons Reglīte atkal ciemos šovā 8. Tajā smieklīgajā šovā, kur nekas nav smieklīgs, jo viss ir pa īstam. Es īsti nevaru nekad saprast, kurās datumos tad tas Jēzus piedzima un kuros datumos tad ir mums tās līgas jāgodina un Jāņi jāsvin, jo tas 24., 25., 23. kaut kur tur vienmēr tas. Un es visu laiku domāju, 25. tie Jāņi, 23. tad dziesmu svētki, Ziemassvētku. Kā ir Reglīte īsti pasaka? Man liekas, ka ir tā, ka tad, kad latvietim ir alas un naudas diena, tad viņam ir Jāņi un viss notiek, un ja vēl ir nauda šašlikam, un ja vēl kaut kādu šķūnīti nodedzināt, vispār viss ir izdevies, un ja vēl policija nepieķer, ka šis pa pāli brauc. Vienkārši super izdevušies Jāņi. Tā var visiem kaimiņiem izstāstīt. Redz, ko es izdarīju. Jā, salikt sociālajos tīklos likājas mūk no vienas policijas un viss šito, jā. Tā kā tas viss ir skaisti, jā. Priecīgs Līgo, mums vienmēr trāpamies uz visiem svētkiem pēdējos laikos ar savu šovu. Tā kā, esiet sveicināti, paldies, ka pavadīsiet šo te mazo brītiņu kopā ar mums. Jā, kā tu svini? Ko tu dari? Man, godīgi sakot, kā parasti līdz pēdējiem brīdim nav ne mazākā nojausma. Iespējams, izies uz terases, nodedzinās pusterasi. Tā, lai varētu kaut ko uzcept, kādu gaļu kaimiņiem par prieku vai es nezinu. Jo kaimiņi jau visi cep uz terases. Tā ir vienīgā diena, kad visiem ir ļauts. Dar, ko grib. Protams, kā tradicionāli jādzer ir alus, jāēd tas siers, kurš, kā tieks latvietis, vienreiz gadā pa šķēlītē apēd, saka, šis gan baigi labs, un ikdienā viņš domā, es taču nevaru to sviestu kluts ar ģimenēm dabūt iekšā, kas tas tāds ir, bet reizi gadā sastājās visas tās Jāņa zāles un viss tā atmosfēras spiedienu, un viņš ēd, un šis gan ir baigi labs. Es vienīgi domāju par ālu. Kāds prieks ir dzert ālu, ja tu katru dienu dzer āleglī? Tāpēc es saku, katru dienu ir Jāņi, kāda starpība, ko Jāņi atšķirās, kā tāds atskaites punkts nodzēra līdz Jāņiem. Vajadzētu izdomāt mums kādu jaunu tradīciju, varbūt pat ieviest atpakaļ aptauju. Kā Jāņus, ar ko ālu varētu aizstāt. Jāņos. Varbūt mēs ieviešam jaunu tradīciju. Bet es nedomāju, ka vajag obligāti alkoholiskos dzērienus. Tur vajag izdomāt kaut kādas tādas versijas, kas ir tādas piedienīgas versijas. Tādas, kas atbilst mūsdienu Eiropas tradīcijām. Bez kūpinājumiem, bez visādiem šitiem, un kas tur vēl, kaut kā tāda stipri bezdzimumā lati no avokādo iesūkt. Arī galvenais, lai tas avokādo audzēšanas laikā nebūtu ciets neviens dzīvnieks, neviens mazgadīgais un vispārējais. Lai neviena skudra fermā nebūtu samīta.
Vispirms es gribētu vēlreiz atgādināt, ka apakšā ir podziņas un kņopītes visādas, kuras var skaisti saspiest, pierakstieties, parakstieties, uzspiežiet laiku, nospiediet kādu burtiņu, ierakstiet kādu komentāru, visu forši, mēs lasām, priecājamies, visi izlasām, ne visi nolasām. Un paldies, ka esat kopā ar mums, un kāpēc es to pašā sākumā teicu, un vēlreiz atkārtot, tāpēc, ka nedēļas sākumā es izlasīju informāciju, ka arvien vairāk cilvēku visā pasaulē atsakās no ziņu pārskatīšanas. Nu, to pamato, ka cilvēki ir noguruši, tur karš un inflācija un Trumps un Putins un viss šitās sūda apkārt un viss. Un tāpēc cilvēki vispār vairs ziņas nelieto. Paldies, ka esat ar mums. Šis būs tagad mēs būsim kā bāka visā šajā. Mēs jūs informēsim par visām lietām, protams, ar atpakaļējošu datumu, bet tik un tā. Es padomāju, cik tas ir skumji, ja patiesībā, piemēram, jūs uzskatīt mūs par vienu no tādiem no autoritīvākajiem ziņu vai kaut kādiem tādiem avotiem. Iedomāsimies tādu situāciju, ka jūs visu nedēļu strādājat un tad svētdienā domājat, jāuzslēdz ir, ko Eglīts un Petersons. Viņi pastāstīs, kas par nedēļu ir noticis. Tajā ziņā es teiktu, jūs ejat ļoti bīstamu ceļu. Bet vienkārši apzinieties to. Tas gan jā, jo tas ir plāns ledus, kur mēs staigājam. Jā, un parasti lidojam kopā. Nevar pat īsti saprast, vai tā ir taisnība vai nav taisnība, ko viņi tur runā. Tā kā esiet uzmanīgi un tomēr šķirojiet, ko jūs... Jo, ja teiksim, mums ķertos klāt Baltika, tas rīčeks, jā, es domāju, 85% no tā, ko viņi tur runā, ir pilnīgi mēsli, jā. Tā kā, jā. Kakucīši emoji lietas, tāds vienkārši nolīt un skaidrs. Uzrakst neusticama informācija. Tā kā mēs piekrītam šim Lielbritānijas pētījumam vai kādam. Jā. Lai nu mums ir viens kāds nacionāls vārds, tad tas noteikti nav ne Līga, ne Jānis. Pagājušajā nedēļā tā ir Agnese, jeb no franču valodas Agnēze. Majonēze. Agnēze. Agnieška. Nu jā, vai arī poļu. Vai nu. Tur tā kaut kā nāk uz augšu, laikam, no franču tā viņi ir izmainījusies, pieskaņojusies. Līdz mums ir Agnese. Jā, līdz mums ir Agnese. Nacionālais, kultūras kanonā ierakstītais vārds tiešajā nozīmē kultūras kanonā. Jā, kas tad mums ir ar Agnesi? Izrādās, ka viena Agnese ir atkāpusies no kultūras ministres amata un otra Agnese ir stājusies tās vietā. Abas divas ir no vienas partijas, lai kāda tā sakritība arī nebūtu. Tā kā, Un tas notiek vienas dienas laikā, un es domāju, kā tas īstenībā darbojās. Viņi vienkārši aizsūta īsziņu kolēģei. Tā kā, tu nevari man mājiņu paņemt, es baigi vakar pārņēmu, baigies pierakars, baigi. Es netikšu galā šodien ar friteru vai kaut ko tādu. Tu nevari bišķi ilgāk manā vietā. Paņem man vai vienkārši neierodās darbā, vai vienkārši neierodās. Man liekas, ka visādā šajās skolnieki vasaras darbos atbildīgāk ir. Viņi vismaz dienu iepriekš paziņo vai kaut kā. Tas ir progresīvais pasākums, atceries. Progresīviem atkal ir visticamāk tā, kā jau Gen Z. Apniktas darbs, negrib vairs iet uz darbu. Sēž ministrē, un tad faktiski šīt izmet visus papīrus, vienkārši aiziet projām visādi. Ko? Jā, tieši tā. Atsūtīgi, sorry, es aizēju. Es negribu vairs nākt darbu. Man vienkārši reāli riebjās, ka cilvēks smējās pa mani. Viņi uzskata, ka es nekompetentu. Es jārā. Jā, bet viņas vietā ir tagad cita Agnese, bet... Un šitā izskatās tāda krampi. Tāda krampi izskatās. Krampi, jā? Tā izskatās tāda, kas ar augstām acīm skatīsies tev virsū un teiks visādas nepatīkamas lietas. Viņi, piemēram, varētu teikt tā. Viņi varētu skatīties tev virsū un teikt, jums nākamgad algu paaugstinājums nespīd. Viss. Dzirdējāt mani, ja? Dzirdējāt. Paceliet rokas, kas nesaņēma jau pirms 10 gadiem algu paaugstinājumu. Paceliet rokas, kas nepārgāja uz eiro. Nav tāda, nav. Viss. Klusiet, muticiet.
Lai arī cik tas dīvaini nebūtu, mēs esam ar Petersonu diezgan patālu no visām šīm kultūras peripetērijām, un es baigi neņemos spriest, kas tur bija labi, kas tur bija slikti, tur tās logins darbībā Viņi neaizbrauca. Es zinu, viņi neaizbrauca. Viņi neaizbrauca uz dziesmu svētku jubileju, ot, kas bija slikti. Kas viņai bija? Viņi... Arī bija maiņa. Tieši tāpēc varbūt, ka viņi palaida garām viņu vai kaut kā tam līdzīgi. Viņi palaida viņu garām un tad viņi saprata, ka šāda kultūras ministra nedrīkst būt. Tāpēc jānāk vietā kādai citai. Bet jaunā jau arī esat, klausies, es skatos tīklos, un esot tur, kas tikai nacisti un bēgļi atbalstītāji, var sakot, sit no visām malām, kā tikai paspārdīt. Vienalga pofīgi, ko tu esi darījis, kādā amatā tu stājies Latviešu nacionālais sports atspārdīt tev, lai tu necelies, un tad tik un tā tev apstiprina amatā, un tā tu beidzot. Tad tagad sadosim pa īstam. Jau, es domāju, labs jau ir grāmata jau pabeidzis, gaidām publikācijas kaut kāds, jā, tur jau reklāmas kampaņas uz veciem busiem, Latgalē 500 eiro nopirktiem. Viens, es nezinu, Eglīt, vai tu esi dzirdējis to viņas citātu par to, ka mums jābeidz, tas lampā bija, kad viņa runāja. Jā. Tas jau ir pirmais, par ko visu. Tadām! Es atgādināšu visiem tiem, kas nav redzējuši, tātad tajā citātā viņa, var sakot, izteicās par to, ka mums ir jābeidz vaimanāt par to okupāciju. Bija, labi, viss, aizmirstam, ejam tālāk. Es saku, jānoliek maliņā un nav ko sērot latvietim, jādodās tālāk. Es varbūt izsaukšu uguni uz sevi un teikšu kaut kādā ziņā, protams, ka to vajag darīt. Un to vajag darīt, kāpēc? Tāpēc, ka dzīvošana tādās pagātnes rēgos un visu laiku tās nelaimes piesaukšana, viņa mums neko baigi nepalīdz. Tas tāpat kā nepalīdz to, ka tu vienkārši savu vakardienas vai aizvakardienas kaut kādas sastrādātās šmutas piemiņu. Ja? Tas tā ir. Vienkārši tā ir tāda nelāga pagātne. Es nesaku, ka to vajag aizmirst. Aizmirst, nē. Nē. Aizmirst vajag un pieminēt vajag. Bet tajā nevajag dzīvot. Tajā nevajag dzīvot un nevajag dzīvot tajā sajūtā, nevajag dzīvot tajā tur. Tādā ziņā es varbūt arī pat piekrītu viņai. Tā kā, lai tagad arī šovu 8 sauc par kaut kur nacistiem vai kaut kur komunistiem. Labs, lai raksta tik grāmatas augšā. Es arī esmu tajā pusē, ka, to vajag pieminēt, tā ir vēsture un to vajag atcerēties, bet nevajag visu laiku ar to piesakties kaut kā visu laiku vaimanāt, un mēs visu šitie mīt 700 vērtības gadi un visu šitais. Protams, tev jāreķinās, ka ir psihopāts. Pasaule ir apaļa un pasaule ir ļauna. Tā ir. Cilvēks vienmēr ir nogalinājuši un kaut kādā reizē arī mums nāca pāri, un droši vien, ka arī nākotnē nāks pāri. Tāda vienkārši ir dzīve. Tā tas vienkārši ir iekārtots. Ko mēs tur varam baigi padarīt? Un es jau sākumā te pieminēju, ka Latvietim ir mīļākais sporta veids nospārtīt otru, tad pienāk, ko tu esi pateicis kaut kur kādā kontekstā, un tagad arī kāds jau var ar kāds telefonā jau griež šo šovu un salikt visu, kā viņam patīk izraut no kontekstu, visu, ko mēs esam teikuši, un tad pateikt, kur ir divi šitos pie sārta, Jāņu ugunskurā, kurtizāņu ugunskurā abus šitos te. Bet ko sagaidīt tālāk ar kultūru? Kā jau teicu, nestādos priekšā vēl dzirdēju, ka viņai bēgļi patīkot. Tagad, visādi tūdeliņi tāgadiņi, tādi. Tehniski bēgļi nav viņas temats. Es domāju, ka tur es ceru, ka Kozlovskis nostāvēs un iekšlietu ministrs un tomēr pateiks, ka hei, visu cieņu jaunkundze vai kundze, bet te jūsu, kā saka, pilnvaras beidzās. Kompetence beidzās. Izklausās pēc vecas seksīs. Tā, meitenīte paspēlējies pietiek, tagad tālāk tev iekšā darbosies. Tehniski īstenībā, viņi varbūt drusku tur pa daudz jaucās iekšā tajā tēmā, jo es saprotu, ko viņi grib. Viņi grib veidot visādas programmas mazākuma tautībām un tur tālāk. Tas viss ir viņas kompetencē, un viņi to var darīt, un visas tās integrācijas tēmas, taisnība, bet tehniski vai palaist vārtus plašāk imigrantiem vai nē, tā nav viņas kompetence, un viņi var, protams, izteikties, bet tā nav viņas tēma. Apmēram tā, ka mēs varam izteikties, ko gribam, bet rečeks mūsu, kā saka, akalvien kāku. Mēli.
Jā. Bet tur kultūras ministrijai jānodarbojas ar visām šīm mazākumu tautību integrācijām. Jā, tā ir. NVO. Tas ir viņu jautājums. Jā, viņi visus romus tur uzpasē un visus tos visus uzpasē, jā. Nu labi, lai būtu. Okay. Bet tāpēc Dombrava veidīgie, protams, uzplūst milzīgi ziloni, un viņi domā, ka tagad tikai būs, ka visādas senās afrikāņu ciltas dejos dziesmu svētkos es izjāju tur prūšu zemi un ko tikai ne. Nē, bet tā arī būs. Es, piemēram, mums būtu jāiekļauj dziesmu svētkos kvīru koris. Jāuztais kā jauna šī te kategorija. Vīru kors, sievu kors un kvīru kors. Tehniski Agnese Lāce. Jā, tagad Lāce laikam, jā. Varbūt tā ir viena no tā pati, no mani uzvārdu. Jā, varbūt. Un viņa tehniski var šādu ieviest pilnīgi mierīgi. Nekādu vainu. Tur viņi var ieviest, un viņi var ieviest. Tiešām viņi var dziesmu svētkus uztaisīt par pozitīvas festivālu. Mierīgi var. Visu kaut ko var izdarīt. Tā kā tehniski šo te dziesmu svētku modernizēšanu, tāpēc ir tāda saukļa, kā progresīvie, tur ir ļoti daudz ko salikt iekšā. Tad, lai, protams, kā saka, cīnās ar sabiedrību par kaut ko šitādu. Es pastāvēšu malā un paskatīšos uz šito visu. Kā tās kakas lido vispār. Tas gan, jā, tā kā, man liekas, par to jau arī tas ir lielākais cepiens ir, kā tie ir progresīvi. Ja tie nebūtu progresīvi, tad visiem pa lielam būtu, man liekas, stipri vienalga. Atkāpās, tur tā un šitā. Bet kas vēl par šito atkāpšanos un par progresīviem, ka, hei, kāpēc tad atkāpās? Tur tagad ir jārok apakšā. Kāpēc atkāpās? Kas tur tagad bija? Un tā kā viņi neko baigi nepaziņoja par tā iepriekšējā Agnes numur 1, kad kļuva par Agnes numur 2, viņi baigi nepateica neko, viņi pateica personīgi iemeslu dēļ, vai ne? Tā, protams, ka sākās visādiem izmeklēšanas, Twitter izmeklēšana. Sākās. Jā, Twitter izmeklēšana sākās. Kaut kāds ārprāts un ko tikai. Un tad tur esot problēmas ar pielaidu valsts noslēpumā. Un Siliņa saka, ka nē, nav gan, viss ir kārtībā. Es domāju, ko atkal cilvēki ņemās. Bet tas ir dīvaini, ka tu nepasaki vienkārši iemeslu, kāpēc tu aizēji. Personīgi iemeslu tā tik ātri, ka tev vīrs nepalaid uz darbu vairāk. Nekas. Nē, kā, tu jau pats sākumā pateici, viņa trapnikā. Gribās iet uz darbu. Redz, un tas tā kā, te ir šais, ka... Nezini, kas tas ir? Mūsdienu jaunatnē. Informācijas trūkums rada kaut kādu... Mentālā izdegšana. Jā, tā kā darbā ir bossings un mobbings un viss. Un cilvēks mentāli, viņš redz, ka viņš izdeg, viņš vairs negrib, viņam uzreiz sarkanais karodziņš. Droši vien arī psihoterapeits ir pateicis, ka uzmanies ar šo visu, uzmanies, un tu pasaki visu, es vairs šito netolerēšu. Man ir pārāk daudz stresa. Varbūt neej uz darbu, varbūt dzīvo pie māmas visu mūžu, varbūt nevajag iet kur, nebūs tev stresa, nodarbojies ar jogu, krāso mandalu. Tieši tā, precīzi. Ādi šuj krustdūrienā, saulē sēdi vairāk pastaigas svaigā gaisā pie ūdens un uzmani savu un nekādā veidā nelaid iekšā savā aplī ļaunus cilvēkus. Tas ir viss, kas kultūras ministram tieši kā reiz nav. Viņam nav pastaigas svaigā gaisā. Viņam ir pastaigas savā labākajā gadījumā kabinetā. Tieši tā, viņš iet paplīt kabinetā kā traks suns. Tieši tā, kam tas ir? Veselīgi. Kā tu tur neizdegsi, un kā tu tur nenometīsi visu? Precīzi. Labi, liekam mieru Agnesēm, Dievs ar viņām, kad jau nāks citas Agneses šitās aizmirsīsies, vai tad mums Agneses trūkst, es vienu zinu. Arī tavā lokā vien, varbūt arī. Jā, netrūkst Agnešu, netrūkst. Mums ir jāievieto vēl viens cilvēks, nezinu, kā mēs viņu tur varēsim ievietot, viņš ļoti liels ir, bet viņš ir jāievieto kultūras kanonā tagad. Un kas ar to nodarbosies un kā tagad tas būs, tas ir mūsu Porziņģis.
Viņš ir izpelnījies pagājušajā nedēļā ovācijas visā pasaulē patiesībā, bet jau vairāk, protams, Amerikā par to, ka viņš samīdīja mūsu karogu. Jā. Tie, kas nezina, tad varbūt nav sekojuši baigi līdz, kaut gan mēs rādamies TV4 kanālā. Tie, kas skatās TV4 kanālu, viņu visi zina labāk. Viņš kļuva par NBA čempionu. Tas, kurš spēlē basketbolu, čempionu, var sakot. Latvijas nekad agrāk nav bijis NBA čempions, tā kā Latvijas pat īstenībā ar grūtībām vispār NBA ir spēlējis. Tas ir apmēram tā kā nevis vienkārši iekāpt kosmosa kuģī, bet aizlidot to kosmosa kuģi uz mēnesi. Tā kā Porziņš principā ir pirmais latvietis uz mēnesi. Vai ne? Savā ziņā, jā, tā kā kultūras kanonā tagad iekšā. Grūti būs, jo viņš ir pārāk liels, jā. Tā kā, un ar to karodziņu, tas atkal Dombrovs veidīgajiem bija atkal sarkanais karodziņš, vai kā to varētu nosaukt. Tur atkal bija kaut kāds ārprāts. Jā, viņš tā kā, rāda tos video, kur palika tā sieviete. Viņa aizgāja kaut kādas muguras, un kur pazuda? Un šis tas pats stāsts Porziņš var teikt, nē, visu laiku, viss ir labi, tā tāda optiskā ilūzija, jūs vienkārši kameras leņķis tur tāds dīvains, man viņš bija visu laiku tas karoks. Viss kārtībā, ko jūs satraucās? Kur pazuda karoks? Iedomājies, kāds furors būtu bijis, ja būtu otrādāk, ja būtu tas karoks palicis, un tad viņš kaut kādā brīdī... Pudeli būtu aizmetis, piemēram. Viņam tas šāms būtu aizmetis to pudeli kaut kur, un karoks gājis. Tad viņš būtu kvīrs īsti. Bet, ja godīgi, es teikšu tā, viņam iedeva to karogu, un man šķiet, viņš pat nepaskatījās, kas tas tāds ir, ko viņš tur iedeva. Un viņš pat nepamanīja, kas tas ir. Un vienkārši domāja, koku puļķis kaut kāds, kas tas tāds ir. Kā tu tā runā, kā drīksti, Nē, kā viņš to... Viņam pirmkārt neiedeva. Tas karoks nebija no auduma liels kaut kāds tāds. Viņš bija tas mazais, tas tur tāds parastais. Nezinu. Man par to galīgi nekāda stresa nav. Man arī galīgi nekāda stresa nav, bet es redzu to, domāju, kas ir noticis, kas ir noticis. Bet, ja mēs runājam par to, ka Porziņš ir kur jāliek? Kultūras kanonā, jā? Es domāju, viņš jāliek arī kaut kur Latvijas kaut kādā veselības aizbildniecības sarakstā kaut kur, jo kā kaut kāds Porziņģis veselības aizbildnis, jo es par viņu pēdējā laikā lasu tikai par viņu savainojumiem, vairāk nekā par viņu kaut ko citu. Tur visi apspriež, kā Porziņģim mazais kājas pirkstiņš jūtās, kas tur, ko tur, cik ilgi būs jāārstējās, Tad, kad tev Eglīte maksās 200 miljonus, tad arī visa nācija par tavu mazo pirkstiņu satrauksies, tā kā... Baigi satrauksies, viņi skaitīs naudiņu un skatīsies tērēt 200 miljonus. Bet, ja godīgi, mums vajadzētu palīdzēt Porziņģim, mums vajadzētu varbūt kaut kādā veidā tur izdomāt Latvijā kaut kādu Porziņģu kāju, turēt ar Rīgas Tehniskajā universitātē, izstrādāt Porziņģu kāju, un tad, kad viņš atbrauc uz Latviju, tad viņš nomaina kājas. Vecā dot muzejam medicīnas. Medicīnas muzejā iekonservētajā burkā viņu, lai bērni iet skatīties un pieskruvē RTU jaunās. Un tad viņš skrien pa sezonu notērē viņus, tad viņš atkal atbrauc. Un nokarās. Un tad brauc RTU inženieri brauc uz Bostonu un labo to kāju. Un lodē. Jā, bet kāja nevis nokarās tā, ka nestrādā, bet viņi visu laiku propelē. Jā, viņi griežās, un viņš zvana un saka, klausies, man kāja visu laiku iet uz rīku. Tā jābūt. Viņš saka, nē, pamēģini piespiest tur pogu pie pakaļas, tur ir tādi 2 pogas pie pakaļas, tu jūti? 2 pogas, jā? Tā pa kreisi, pamēģini piespiest, patur 3 sekundes. Tagad labāk. Viņi vienkārši ventilātoru režīmā ieslēdzās. Mums tur ir tāds ventilātoru režīms, jo tāpēc, ka mēs pārtaisījām ventilātoru, un tad mēs neizņēmām ārā to funkciju.
Jo, kad mazums tev laukumā karsts paliek, tu uzreiz ieslēdz, Iedomājies, un tā. tieši tā, abas divas kājas ieslēdz. Viņas pie reizes ražos elektrību visai hallē. Tā kā, Jo tā varētu būt, jā, tieši tā. Viņš jau arī ir garš, tā kā šis. jā, tā kā tornis tas tur, jā. Ar propelleru galā, jā. Ja, viņš sēž un atsvaidzina visu pusi zāli, atsvaidzina savām kājām. Nu, var sakot, par šo arī Ričeks mums iemestu. Tā nav taisnība. Ejam tālāk, kas ir taisnība, un tā ir tāda taisnība, ka es lasu, un es nespēju noticēt, ka tā varētu būt vispār taisnība. Helmans, tas mūsu ogres Šreks, baigi bieži piesauktais, tās tagad būs Pūpola asistents Eiroparlamentā. Tagad vēlreiz saliekam kopā. Helmans, tas kurš ogres mērs, tas Kim Čenirs wannabe vietējais. Viņš būs Pūpola asistents Eiroparlamentā. Ko viņš asistēs? Man ir versija, ka viņš asistēs viņam Orbānu portretu bučot. Es neko citu nespēju iedomāties, ko viņi tur varētu darīt. Nē, tur sanāca tā, ka tātad viņi no vienas partijas, Nacionālā apvienība, protams, kur gan cita. Un sanāk tā, ka Pūpols tur sēž knap kaut kādu mēnesi vai divas. Un viņš jau, protams, pēc saviem ieskatījumiem var kaut kādiem saviem partijas biedriem tur kaut ko labu izdarīt. Un kāpēc gan to neizdarīt, ja tev tādas opcijas ir un partijai naudu, jo noteikti arī kaut kādu vajag un tehniski arī labiem cilvēkiem paldies vajag pateikt. Tad es domāju, ka Pūpola kungs šo te ir izmantojis šo iespēju un izdevību un uzaicinājis Helmani uz Briseli. Jā, un es šajā te ziņā, ja godīgi, nesaskatu neko tādā ziņā īpaši dīvaini, kā tikai un vienīgi mūsu veco labo latviešu paradumu aicināt visur savējos. Es, piemēram, domāju, ja es iekļūtu Eiropas parlamentā, mans padomnieks būtu Eglītis. Pilnīgi noteikti. Un galu beigās, ko tu man pārmest varētu? Neko, galīgi neko. Bet tas ir mazliet dīvaini, jo Helmans, kā viņš tur ar to ogri īsti netiek galā? Ko viņš tur varētu vēl padomāt? Nē, viņam tur Ukraiņas jautājumos viņš kaut kāds padomdevējs tur. Jā, droši vien vai arī pašaizsardzības, vai arī mācīs tur opozīcijas deputātiem sadot kāju. Bet tu pats saproti, ka tas tā viss ir figņa, vai ne? Tā viss ir figņa, tā kā to tu pats saproti tādā tik daudz. Tā viss ir milzīgi figņa, jā. Man patīk, ka Steinzenieks arī par šito teica, ka principā jau deputāti palīgīgi ir ar izcilām angļu vai franču valodas zināšanām, tur vēl visu kaut ko zina raksta deputātam, visu papīru, gatavo runas orientējāt. Var sakot, kā jau tādam kārtīgam asistentam jābūt zina. Un tad iedomājies šajā vietā Helma. Zini, tas tā kā filmu Iron Man visi zina, vai ne? Dzels cilvēku kā to čalīti, to junior, kā viņš bija George Clooney. Downey's juniors, jā. Ar to viņam mīļotā sieviete, tā, kur Gwyneth Paltrow, kur arī pie reizes ir asistenti viņam. Tagad iedomājies tās dāmītas vietā Helman. Labi, dāmīta, bet tur tiešām... Tur visu kaut ko var... asistents, man liekas, tas tu pareizi īstenībā pateici to, ka tas ir tas cilvēks, kurš pārzina visus aizkulises, virtuves puses, zina, kā rakstīt, noformēt visus dokumentus, kā gatavot runas un tā tālāk. Bet tā kā Pūpols tur ir tikai mēnesis, viņš jau neaizstaigās līdz tai skatuvei. Tā kā nekādu runu viņš noteikti visticamāk neteiks un tā. Tā kā būs jau labi. Kaut kā viņi tur galā tiks. Kaut kā viņi tur izņemsies, jo tieši tā Pūpols Helmans pasaka, kas man tur būs jādara, es jau neko nedaru. Nekas tev nebūs jādara, es jau tāpat neko nedaru. Atceries toreiz to pakalpojumu 95. Tu palīdzēji man tur tirgu nokārtot ar tiem kaukāziešiem. Tagad redz, ko es tev tagad labu atdarīšu, jā. Kaut kā tā es šito redzu. Mazākais tas ir diezgan apsmaidāma ziņa. Kad mākslīgā intelekta ģenerēta. Uzģenerē kaut kādu figņu par Helmani un Pūpolu. Tāda īsti āņu ziņa sekot. Latvija no alus ražotāju valsts ir kļuvusi par importētāju un izrādās, ka alus nozare Latvijā nonākusi vēsturiski zemākajā punktā. Un es domāju, kā? Man ir tāda sajūta, ka katrā ciemā ir vismaz 2 krafta alus darītājus. Tieši tāpēc viņi arī nonāca tur.
Nu, jā, skaidrs, protams, jā, ja viņš tur nedēļā 2 litrus saražo kaut ko tur hobiju pēc, tur hipsters, tur meditējot ar kultūras kanonu paklausīt, bet tālāk ir tāda šīksteišana, kas viņiem visvairāk kremtai alus darītavu apvienībai, vai kas tāds, kā pirms 150 gadiem no Latvijas ala eksportēja līdz pat Kamčatkai. Atkal kaut kad pirms mūsu ēras, kaut kad pirms 150 gadiem mēs tad bijām lieli, stipri, vareni. Varbūt Kamčaktā vispār neviens tādu alu nedzēra. Jūs tur aizvedāt, paskatās. Atkal šis te pingvīniņi no Madagaskaras. Well, this sucks. Ok, braucam atpakaļ. Jā. Tur neviena nav, tad nevienam alu nevajag. Kaut kādas tādas muļķības. Un izrādās, kā no kopumā izdzertajiem 150 līdz 160 miljoniem litru. Vai tas vēl mēs tik daudz izdzeram? Jā, tā varētu būt. 100 miljonus litrus alus ir ievests. Jā. Es tev varu pateikt vienu labu, interesantu tēmu un teoriju, un te es gribētu īstenībā dzirdēt tavu ekspertu tādu viedokli. Protams. Tie ārzemju ali, ko es esmu atklājis, ka tie ārzemju ali, tu viņus var dzert un dzert un dzert un dzert un dzert un visu dienu dzert un tev nekā nav. Savukārt, tie nav bezalkoholiski, ne. Tie ir, bet viņi ir vāji, viņi ir tādi kaut kādi, bet tādi pavāji tādi diezgan. Savukārt mūsējos, tur kaut kāds mazais apjoms, tu viņi kaut kādu bišķiņu tur tā 1, 2, 3, visu tev jāizgulēt, jau ir 2 vai 3 dienā. Un tā, es tev saku, tas ir kaut kāds fenomens ar tiem ārzemju aliem. Viņi vienkārši ir iestrādājuši tā, ka tu var dzert viņus. Un tāpēc iespējams, ka tik daudz arī importē. Tie latvieši ir atklājuši, ka tos ārzemju alus var vienkārši trekterēt tā kā ūdeni. Tas gan, jā. Jo ir tā, ka tu paņem kaut kādu to mazo alus, darīt tev kaut kādu to speciālo alu un iedzer, un tad tev ir tāds kā, šitas man jānoskalo ar 2 importa aliņiem. Jā, precīzi, jo patiesībā, tie mazie vēlnēni, kas ir tās mazās alus darītavas tur visu, vai ne? Cik tu tādas izdzers? 2? 2. Kas ir 2? 2, tas ir 1 litrs. Savukārt, piemēram, visas tās spāņu vācu un tur tos, tu paciņas, atceries, mēs Berlīnē viņus dzērām līdz šitā. Jā, tu viņus var dzert vienkārši, cik tu gribi. Tu vienkārši tev nekā nav. Viņš tev iztek cauri, cik tu iedzer, tik tu izčurā un galvu kā bija skaidra, tā ir skaidra. Un viss ir kārtībā, un tādu tu dienas laikā izdzer veselu 7 litrus. Redz. Problēma Latvijas alus ražotājiem taisīt gan. Un tas ir tas labs jautājums, jā, un tāpēc droši vien tā sūdzība ir par to, ka tie apjomi importam ir tagad auga vairāk, un latviešu alu vairs īsti nē. Tieši tas ir tas iemesls. Ja es izdzeru 2 latviešu alus vai 3, man ir es vairs kāds baigais strādātājs neesmu. Kur es vairs pļavā iešu? Viss, neiešu pļavā vairs. Zin kā, tā arī ir, ka visi šitie kaut kādi importa aliņi, viņiem ir lielveikalos milzīgas akcijas, un viņi ir 3 lētāk nekā kāds mazo alus darītāju alus. Loģiski, ko Latvijas paņēmis 6 alus 2 vietā. Ilgāks process un tā, bet... Jā, un efekts pat nav tāds. Tā kā es tev saku, tas ir tas iespējams, ka tas iemesls ir šeit. Un Rebaltika check atkal mūsu nav taisnība. Es pagājušajā nedēļā, braucot daudz pie mašīnas stūres, klausījos visādas konferences un tad uztrāpīju uz vienu, kur Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks runāja par to, ka Latvijā mazajās pilsētās pazūd banku filiāls. Ka neesot vairs izrādās veselā rindā Kurzemes pilsētu vairs nevienu bankas filiāli. Cilvēks nevar ņemt un aiziet uz reālu banku un kaut ko ar tev banku parunāt, kad esot jāzvan pa visādiem telefoniem. Tā. Un tad es atcerējos arī vienu reizi, kad es vienā citā raidījumā, kur vadīju Varam ministrijai vai Daram, vai kā viņi tagad tur sauc. Varam joprojām, jā. Tur atkal man stāstīja, ka tagad esot reģionos cilvēki, kur esot apmācīti kā tādi emulātori pilnīgi visu darīt.
gan būt par bankas speciālistu, gan arī palīdzēt to nokārtot e-parakstu, gan pieņemt tur kaut kādu grāmatu, izsniegt bibliotēkā, gan tur, var sakot, visu valsts pakalpojumus viņi prot. Izklausās pēc Helmaņa pienākumiem Eiropas parlamentā. Jā, Eglīt, pareizi. Un tagad mums ir pienākusi arī ziņa, ka Ludzas novadā taupības nolūkos mums ir pagastā likvidēts kasieru amats, bet šīs amats ir uzticēts bibliotekāram. Un tas ir ļoti pareizi, tāpēc, ka tie bibliotekāri ir reāli apmācīti. Viņi zina, kā strādā internets. Viņi zina, kā nokārtot visādas tēmas un lietas. Tā kā un visi visi, kas tie nezinīši ir tajā novadā, viņi iet pie bibliotekāra, viņi meklē bibliotekāru. Tas ir ļoti pareizi. Bibliotekārs ir šobrīd visgudrākais un zinošākais cilvēks un informētākais. Atgādina kaut kādas tādas senas laikas, kaut kāda, 18. vai 17. gadsimta kaut kur Latvijas nostūrītī, kur ir skolotājs atbrauc uz pagastu. Un tad viņš māk lasīt, un tad māk rakstīt, un tad visi iet pie viņa tur, un katrs kaut ko vienam tur sūdzību jārakst, vienam tur, nezinu, kaut kas krustiņš jāpavāk par govs pārdošanu, un kas tikai ne. Kaut kas šitāds varētu būt bibliotekāri. Un pie tām, man ienāca prātā, kā bibliotekāri jau arī perfekti atmiņu, viņi ir uztrenējuši, viņi zina, iet Petersons, un bibliotekārs zina, viņš jau tādu un tādu grāmatu kavēja man 3 dienas, nav atnesis atpakaļ uz biblioteku. Tas nav nodevis tādu, Eglīts nospēra tādu un tādu grāmatu, tad un tad tajā bibliotekā. 79. Jā. Krāsojuma grāmatiņa. Es teikšu godīgi, ka tas ir virziens, uz kuru mēs, jāsaka, diemžēl ejam, ka izzūd ļoti daudz īstenībā zināšanas, un tie centri viņi aiziet uz internetu, un tie, kas Latvijā internetu neprot, tiem vienīgais, kas atliek, ir tikai un vienīgi bibliotekārs, bet mēs iesim vēl tālāk. Atcerēsimies, mums drīz arī bibliotekāri nevajadzēs, jo mākslīgais intelekts jau dara ļoti daudzas lietas, un mīļie cilvēki, ja mēs nemācīsimies šito visu tēmu, tad tiešām būs bēdīgi visām mūsu profesijām. Ja viņas beigsies kaut kāds. Un es varu saprast, kāpēc kasieris ir beidzies. Jā, ja viņam vienīgais pienākums ir sēdēt, iekasēt naudu un izdot atlikumu, tur tā par tādām baigām kompetencēm kas nav. Jā. Es domāju, šis jau, protams, varbūt tāds tehnisks darbs, ko, protams, var darīt bibliotekārs, bet es pat arī ticu, ka vienā brīdī būs roboti un visādi šitādi, kas tur apkalpos. Kaut gan, protams, noteikti mums tūlītās metīsies atkal Rebaltika čekot mūs un teikt, ka tā nav taisnība, tāpēc, ka mazos pagastu centros, kuros dzīvot 500 cilvēki, nekādu robotu netiks ieviesti, jo tas ir ekonomiski nepamatot. Tieši tā, es gribēju teikt, ka kādi roboti tur taču nebūs nevienam, kur uzlādēties, nekur viņi apkopēt. Nē, bet tieši tāpēc, Eglīti, piepildīsies mana doma, ko es jau sen šajā šovā un arī citos raidījumos saku, Latvijā no tiem 100 novadiem, cik mums viņi tagad ir, beigās paliks labi, ja 5 novadi, 5 vecās klasiskās teritorijas, jā, plus Rīga. Kurzem, Vidzem, Zemgala, Latgala, varbūt kas tur tagad Sēlī ir, jā, pievienojusies. Nē, viņi arī tiks likvidēti. Un Rīga. Tā kā tehniski vairāk arī mums Latvijā nekāda novada nebūs, un tad uz tāda principa arī viss te darbosies. Nu jā, un atlikušies sanāk visi kopā, kā pingvīni saspiežās ar muguriņām un izdzīvos karbos laiks. Zin tā, Dūrsbūra tāda ainiņas iedomājas, tā tipisks kiberpunks. Kiberpunks ir tas, kur ir augstas tehnoloģijas un zemes dzīves līmenis. Jā, tā kā mums tur būs visādi lauku skolotāji robots ierūsējis, tāds staigās, tur iekasādams sprungulīšs par pārdoto kazādiņu. Un viss, un tur kaut kādi cilvēki, tur kaut kur tādi, daži tādi. Kaut kur no kurmi rakuma ārā, kasieris nav, ejam gulēt atpakaļ. Kasieris nav atbraucis, nav naudas, labi, nav naudas, nav dzīves, viss. Ejam atpakaļ cert. Es nezinu, cik šis ir īsts vai nav, te atkal ir faktu izpētes speciālistiem darbs, jā, bet es Facebookā pamanīju, ka, es saprotu, Sermītē tas kaut kur
nezinu, kaut kur Kuldīgas pusē pēc visas spriežot. Blakus bērnu rotai laukumam kāds ir sarūpējis Jāņu dekorāciju, un te mēs redzam Jāņu dekorāciju, tur 2 manekeni taisa 3. manekeni. Tas ir blakus bērnu laukumam. Un tagad saprot, tas ir tāda īslaicīga akcija 5 no rīta, kāds aizgāja uzlikt nobildēju. Labi, privātā teritorijā iespējams to darīt visu, kas tev ienāk prātā. Vai ne? Es taču varu likt savā stētā šī tādas te blēgas. Tas nekas, ka man bērni tās ir blakus vai kā tagad. Vai tas ir grūti pateikt. Vai tas ir kā neiekļaujoši tagad. Saprot, kas šitas tāds ir. Galu beigās, agri vai vēl tiem bērniem tāpat būs jāiemācās. Tad lai viņi labāk iemācās no manekeniem nekā no dzīviem tādiem. Tieši tā, un tur kā reiz par Jāņu zālītēm un papargas ziediem un vēl visādām šitām te latviešu izdarībām Jāņos. Ko viņi dara? Tu viņiem iedod jaunu vārdu, lai viņi iemācās. Meņģējās. Tad meņģējās. Tad meņģēšanās. Lūk, meņģeļu ģimene, jā. Meņģeļi atnākuši. Ko Jāņos dara? Meņģējās. Tā kā es nezinu, cik tas ir ilgspējīgi. Cik tas ir likumīgi? Nē, sūdzu par to likumību. Man ir vairāk tā liekas, ka vienkārši čaļi Zini, tas ir tā kā puišaļiem kādreiz mantiņu veikalā ir kaut kāda joka vai kaut kāda muzejā tur kaut kur salikt tās mantiņas kaut kā divdomīgās pozās. Vai, piemēram, ko es esmu pamanījis regulāri IKEA ir tās rokas, jā, tādas no koka, kur var pirkst pusnāt. Un regulāri kāds ir šito uztaisījis. Tā kā katru reizi, kā es esmu IKEA kādā plauktā, tā roka ir salocīta šitā, lai arī viņai tur ir nožogots vai kas tik un tā ir visur kaut kur fakuts ir uztaisīts. Es domāju, te tādi paši gudrinieki ir vienkārši pākstījušies un tas, ka tur apkārtēji iedzīvotāji sāk sašust, tas ir normāli. Tikpat labi tā varētu būt arī novada, kas tas bija pa novadu? Laidu pagasta pārvaldes stratēģija. Tā arī var būt. Vai ne? Demogrāfijas kāpināšanai. Tā kā tehniski arī tas var būt. Un tādā latviskā stilā mēs pajokosim, viņi tur klausās visu dienu, tur tajā pagastu pārvaldzē, tur nerāt no porgantu un ko tur vēl, tur visu šito ārprātu, un tur tā paskaņojās, un domā, tas tu gadi jautru uzliksim, mēs tā. Tieši tā. Un interesanti zināt, ko par to atkal Rebaltika čeks par to saka. Nav stāsta skumjāka ar mīlas metu, kā stāsts par latvieti un vilcienu. Latvietis un vilciens. Tā kā mēs nebrauksim ar to vilcienu nekur, kā mēs noskaidrojam, tad mēs vēl ilgi nebrauksim. Par Rail Baltica tagad būs komisija, viņi tur visu kaut ko izmeklēs, vai ne? Izmeklēšanas komisija, un to vadīs viens no mūsu draugiem, Andrijs Kulbergs. Tas ir tas čalis, kurš ne ar ko nav zināms, kurš ir zināms tikai to, ka viņam lielākā problēma šobrīd bija dabūt atpakaļ uz automašīnas numuru zīmītēm to Latvijas ģērbonim. Tas bija tas čalis. Jo tādā veidā viņš jutīsies piederīgāks šai valstī. Kaut kā tā laikam bija. Bet par vilcieniem runājot, es pavisam ātri, man liekas, ka, ja tā godīgi mēs globāli skatāmies uz šo, tad mums ir ciklos viss ar vilcieniem. Un cikls, pat jaunais cikls ar Vivi vilcieniem ir uzsācies. Tātad pagāja 60 vai 50 gadi. Un tad vecos vilcienus nomainīja Vivi vilciens. Taisnība, Eglīte? Kad sāksies nākamais cikls? Pēc 50 vai 60 gadiem. Precīzi. Tā kā nav ko steigties notikumiem pa priekšu. Nav ko steigties. Smieklīgi, ka tajā komisijā bija arī tā, kā Nacionāla apvienība ievirzīja savu bijušo ministru, kurš ir vistiešādā veidā atbildīgs par to. Kas gan varētu noiet greizi, piemēram, tu esi kaut ko to savārījis ziepes, un tu tagad esi izmeklēšanas komisijā, lai tu tur var paklājas savas lietīgas pasāks. Un tagad atbildīgais Jānis Vitenbergs. Tas esmu es. Nē. Nē, kas tā varētu būt? Kas gan to būtu domājis? Es domāju, visus tos iepriekšējos, kas no tiem laikiem, kad Rail Baltica vispār sāk izskanēt kā tāds projekts, kas sāk virzīt kaut kāds papīrs un idejas, nebūtu slikti. Viņas visas saliek tajā komisijā un viss tā.
viņi tur varētu nodarboties, apspriest, cik kurš vispār Cik mēs tur visi bijām atbildīgi un neatbildīgi. Bet, ja godīgi, īstenībā šī ir ļoti, ļoti slikta praksa, ka Vitsenbergs ir tajā komisijā patiešām, jo man liekas, vai viņš neatsauca savu dalību vai kaut kā tam līdzīgi. Man liekas, ka viņu tomēr nepaņēma. Viņi nepaņēma beigās tajā komisijā, jā? Jo tas citādi tas tiešām būtu bijis ļoti, ļoti sūdīgs tas precedents. Jā, tas gan. Toties Kristopāns jaunākais tur ir tajā komisijā. Tas teicis ļauj, jā. Teica atļauj. Jā, viņiem tur ir tāds saimā, tur tāds bērnu, vecāku čatiņš, un tā kā bērnu tāds noteikti. Bērnu vecāku čats, jā. Jā. Tur, manējais, manējais jau tajā komisijā ir. Manējais vēl iemācījies runāt. Viņa māk, manējais vakar uzzīmēja mammīti, ar zaķīti un traktoriņu uzzīmēja. Manējais tev izbeklēšanas komisijā. Manējais vēl nerunā, bet jau varētu būt Eiropa Parlamentā. Tā kaut kā varbūt varētu tikt. Ja izdosies. Tāds. Bet tur vēl parādījās ziņa par to, ka Linkaits esot zem tepiķa kaut kādu dokumentu paslidinājis par to, ka tās izmaksas tomēr kāpšot, un valdība toreiz neesot informējis. Vai informējis ļoti novēloti. Un var sakot, tas ir īstenībā kaut kas ir izmeklēšanas vērts. Un man jau agrāk ir bijušas arī ziņas no citiem kanāliem par to, ka tieši Linkaita laikā tur daudz neizdarības ir bijušas. Tā kā tieši satiksmes ministrijas pusē. Viņi ļoti daudz ko nav tur darījuši. Un tur, protams, ir notikusi visādu departamentu vadītāju piesekšana un vēl viss kaut kas, lai tikai visi iziet sausām kājām. Tad pēc tam tur, protams, daudz no tiem amatiem norotēja, tur beidzās pilnvaras un tā tālāk. Un tagad savelc kopā, kas tur bija, tur atbildīgs, kas tur nebija. Tā kā pie visa tā lielā projekta tur aizslēpties aiz kaut kā, vienkārši aizslēpties un paņem vienkārši klusu, vienkārši sēdi tur un savus 3,5 štukas saņem mēnesī, vienkārši klusu, nerunā neko. Paņem vienkārši ar 9 mēnešus noturies un ej uz nākamo projektu. Jā, es iedomājos tā Brīškanam, kā tagad ir. Tam arī tā sūdi jau sen sasmēlušies mutē, viņš jau buļkt, bet kaut ko vēl runā, kaut ko spirinās, neko nav zinājis. Klusiņām sēdēs saņēma naudīgi ne par ko. Jā. Ko viņš tagad darīs? Viņš loģiski, ka ne jau neba viņš tagad ies un atkāpsies, tas parādīs tikai to, ka viņš ir vainīgs. Tad viņš tagad spirinās, cik tālu viņš var spirināties. Viņš ir tas kukainīts, ko iemet ūdenī. Jā. Tas nebija es neko nezinu. Bet fakts ir tāds, ka... Vilcieni mums nebūs, tas ir skaidrs. tāds ir skaidrs. Un Rīgā, es domāju, tajā pusuzceltajā tajā stācijā, ko viņi tur cēl, tur varētu visādi hipsteri šitie alus darīt, tā varētu savākties un tur pat uzbūvēt kārtīgi alus ražotni, lai nav jāimportē. Vai vismaz uzlikt savus alus krānus, lai var tirgot alu. Par to patiesībā no vienas puses ir žēl, tāpēc, ka arī visu mūsu 176 sēriju garumā, kopš mēs esam ēteros, mēs esam visu laiku augšālējā tiem ar to Rail Baltica. Es tā mazliet papētīju, bija pozitīvās, optimistiskās ziņas. Tad atkal mēs tur gānījāmies, tad atkal bija kaut kāds pacēlums, pozitīvās ziņas, un tagad atkal ir tādas iekritiens. Var sakot, mēs tādā Brazīļu seriālā dzīvojam kopā ar Rail Baltica, un ja jūs arī gribat šādu pašu piedzīvojumu, tad aicinu YouTube piesakot mums. Mēs sasniedzam katru nedēļu ar jaunu epizodi. Eglītis un Petersons šovs 8 YouTube pierakstieties, parakstieties un komentējiet un dalieties. Tas palīdz visiem algoritmiem mums labāk būt ieraudzītiem. Tu pieminēji Brazīļu seriālus, un ja kāds ir palaidis garām iepriekšējās 170, cik tur tās sērijas par Rail Baltica, tad redz, ka ir tāda lieta, ka Brazīļas seriālos, tad, kad vairs sižet, viss arkas ir vienkārši iepuksējuši kaut kur, ka nevar izdomāt neko, ka visas banālības ir tupa atspēlētas jau.
kāds zaudē atmiņu. Man šķiet, kā Rail Baltica projekta, es esmu tieši tajā seriāla stadijā, kad tur lēnām sākās kaut kāds atmiņas zudumi, vai ne? Un tad vēlreiz viss ir jāspēlē pa jaunu un būs atkal ko rādīt. Tā kā palieciet kopā ar mums, es domāju, vēl 175 sērijas visam noteikti būs. Mēs esam tajā stadijā par Rail Baltica. Yes! Nē, varam aizbraukt ar vilcienu uz vecākiem, paskatīties toaletēs, kā sievietes nokārtojās. Jā, tas ir ļoti laba ziņa. Un šito es kaut kā savilku kopā, es tev pateikšu ar ko. Es savilku kopā ar ziņu, ka pēc Delfī publikācijas fotogrāfs Sokolovs paziņo par karjeras beigām. Un tad tā nākamā ziņa izskan, kā likumsargi vecāķos aizturējuši kādu vīrieti, kurš vairākās biotoletēs bija izgriezis caurums, lai varētu vērot, kā sievietes nokārtot dabiskās vajadzības. Nu, Sokolovam jau karjera. Viņš iet tālāk, viņš iet hardkorā. Nu, viņam jau tās bildes arī bija tādas stipri. Nu, tādas, es teikšu tā, nu, tādas ļoti slāviskas, nu, ļoti uzfotoshopētas tādas. Nu, tu zini, Nu, kāda gauma? Katram jau savu gaumu, par to jau nestrīdās. Jā, par to nestrīdās, bet tur, redz, esot viņam kaut kur pirkstiņu paslīdējuši, un tagad nekas cits neatliek, kā jāiznīcina visu fotoarkīvu, jāpaziņo publiski, fuipē, jūs man te norakāt, un es tāpēc braucu uz vecākiem. Labi, Baltika mums tagad liek kārtīgu, neuzticamu informāciju. Jā, bet tas par to, ka es izlasīju par to vecāku pludmali, nu, tas, fuj, kas tam? Tur arī gaumi ir. Ir jau visādas fetišas, nu, tu jau pats saproti, vai ne, bet ir slimāki un mazāk slimi, bet, nu, šitas ir jau uz tādas robežiņas jau tās. Nu, tas jau ir starp vairāk slimi un ļoti slimi. Nu, kas? Jā, labi. Es nevarētu iedomāties, kas tiešām varētu cilvēku pamudināt darboties pie biotoaletēm. Tur taču ir vienkārši tāds. Tur ir briesmīgi. Mākonis tur ir. Nu, kas tas tur tāds ir? Nu? Kaut ko līdzsvaram, reiku nedēļas, cik smuka bildīte, prezidents un sunīts uz soliņu, un izskatās, ka sunīts sniedz kaut kādas konsultācijas, un man šķiet, ka šis sunīts ir daudz lielāks prezidenta asistents nekā Helmanis būs Pūpolam asistents, tā kā šī tāda līdzsvaram ar iepriekšējām negācijām, ko mēs esam vienkārši gribējās parādīt jums šādi, cik forši bildīte. Jā, nu, es pieļauju, ka prezidents tā kā droši vien, ka ikdienā ir ieskauts pilns ar cilvēkiem un tā tālāk un tā, bet vajag arī sev kādu tādu drošu padomdevēju. Un tad tas drošais padomdevējs te ir redzams. Tā kā. Tas ir tas, kas arī mūsu prezidentu konsultē, te viņš ir atrādīts. Nejauši nokļūst tomēr fotogrāfu objektīvos. Virsraksti vienīga, tāda galvenā tēma ir, es nezinu, atkal kaut kas saistīts ar latviešu kaut kādām psihiskajām īpatnībām vai nācijas kaut kāda apmātība. Visi ziņo vienu to pašu, kāds laiks būs Jāņos. Kāpēc visiem pofīgi kāds laiks ir mudītais? Kāds laiks būs Edgaros? Kāpēc visiem tad ir pofīgi? Nē, kāds laiks būs Jāņos. Un tas ir vienīgais patājs, jebkuras ziņu līniju vaļā šajās dienās un prognozes par to, prognozes par šito, kāds būs laiks. Tas tāpēc, ka Latvijas grib dzīvot, Latvijas grib gulēt ārā droši vien, pie odiena. Jā, pie odiem papatot. Bet ir dažas labas ziņas arī virsrakstos patrāpjās. Un lūk, viena no tādām mākslīgais intelekts nosauc 6 vārdu īpašniekus, kuriem līgo svētki būs īpaši izdevušies. Domāju, tā, labrīt. Mākslīgais intelekts jau mums ir izkonkurējis horoskopu rakstītājs. Tā kā horoskopu rakstītāji vairs neeksistē, droši vien tagad mākslīgais intelekts nosauc kaut kādus īpašniekus, bla, 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 viss šitā. Kas ir īpatēji? Viņš ir nosaucis Līga, Zane, Ilze, Jānis, Andris un Mārtiņš. Līga un Jānis. Līgo svētki būs īpaši izdevušies. Kā? Neticu šim te. Atkal rečeks varētu uzlikt biezu kaku šita virsū, jo kur tad ir, piemēram, Sofija, kur ir Kevins, ja? Kur ir Gabriela, ja? Galu beigās, kur tad ir Agnese? Mums taču latviešu vārds ir mēnešu vārds vai nedēļas vārds ir Agnese.
Kur ir? Nav. Un tātad mākslīgais intelekts ir pilnīgi samudrījies. Labi, laižam tālāk. Laba, arī ļoti labs. Šis ir ļoti labs. Tas ir tik daudzslāņains virsraksts, kā vienkārši tālāk var nelasīt, atliek tikai to virsrakstu izlasīt. Jāņu rītā ir obligāti jāpasmaida, ja esi palicis dzīvs. Saruna ar Janīnu Kursīti. Labi, Kursītis kundze ir gudra dāma, viņa tur visu kaut ko gudru parasti sarunā, bet tas, kā Jāņu rītā obligāti jāpasmaida, ja esi palicis dzīvs, tas ir. Tā ir jaunā latviešu tradīcija vai jaunais ticējums, vai kā to sauc. Dzīves ziņa, jo patiešām tas ir skarbi. Tas ir skarbi latvietis. Tā kā sieva nest vai skriet pakaļ Jāņu ritulim, kas pa kalnu tiek ripināts lejā vai kā tam līdzīgi. Tas ir viss sniegs, bet izdzīvot latviešu Jāņu, kā saka, līgo nakti, tas to var tikai paši skarbākie no latviešiem. Jā, tā arī ir, ka šis te... Jā, kā tu saki, Jāņi ir mums tādas kalmāra spēles, tādas bada spēles vai tās uz izdzīvošanu. Un tā tu sāc atceries. Ļāviet, laikam vakar. Šogad, jā, un tad tu sāc lēnām tādu flashback no iepriekšējās svinībām, tev nāk atpakaļ, tu tāds, vēlos, man liekas, kaut kas nav riktīgi, kāpēc man siers ir blakus, kur man sieva. Laikam es vakar par to kalnu sievu noripināju, nevis to sieru. Un vēl, Geto Games aizstāv savu vietu Grīziņkalnā. Citāts, tas būtu kā Raini parkā noņemt. Redzēji, ko? Geto Games tagad jaunie Raini. Jā, tas ir viņiem svarīgu vietu Grīziņkalnā. Geto Games. Geto Games. Mēs jau ar Eglīti uzsākām šo diskusiju, un es domāju, mēs viņu esam arī noslēguši savā ziņā, jo gala beigās Geto Games ir jāsako tur, kur ir visi padibeņi. Jā, tātad Grīziņkalnā kādreiz bija padibeņi, tagad viņi to vietu ir attīrījuši no padibeņiem. Jāiet ir tur, kur ir jaunās padibeņas. Kur tad ir jaunie padibeņi? Origo, tirgos, visur šitur. Tad ir jāiet un jāglābi. Tur viss ir atrisināts, tas jautājums. Tā kā Elbakjana kungam novēlam, lai izdodās. Starp citu, paklausījos arī viņa uzstāšanos Latvijas radio krustpunktā. Tas arī ir interesants. To šovs, jā? Iesaku, jā, kur nav paklausījušies. Iesaku pilnīgi noteikti. Jā, tu tur tāds klausies un domā, sāksies tūlīt tur kautiņš vai nē. Iemauks viņš pa ģīmi tur tai Maijai Krastiņai vai nē tomēr. Tas ir, tur ir tā kā vārdiem, tur ir tā robežiņa tiek nolikta ļoti skaidri. Okay. Bet krustpunktā jau turpina skanēt, jā, tā kā Elbakjans nav uzvarējis. Jā, viņš tur Aider gandrīz piedraudēja viņam tur. Klausām un skatām, mielā, mēs droši vien varētu mierīgi atkal un kārtējo reizi parādīt savu limuzīnas Jāņu nakts krāsā apskatu, kur mēs katru gadu tradicionāli apskatām. Jā, tā kā... Bet, jā. Jā, es izmantošu iespēju pareklamēties, jā, jau par limuzīnu, kā ar limuzīnu visi skatās uz Jāņiem, tad Eglītis arī ir kaut kur tīklos, te apakšā ir links būs, var dabūt visādas Eglīšu blēņas. Pagājušo gadu es sazīmēju no filmas Say Something, tur, kur ir tas Kjūsaks stāv ar maģīti, un tur skan Pītera Gabriela dziesmīšu. Manim līdz tev pūkaina vāverīte, man ir rieksta pudurīts. Tad es tos Jāņus, tos limuzīna tēlus saliku tajā pašā pozā pie tā žigulīša, lai tad viss. Šogad baigi vēlu, baigi jācenšas tagad jāzīmē ar spērušam. Viens tās blēgas, kas nāk galvā, es izdomāju, ka kas būtu, ja limuzīns Jāņu naktas krāsās būtu Terminatora tematikā, Pats par sevi sajūsmā, tā kā te ir dažas bildītas, te var meklējiet tīklos Edgars, sameklējiet mani, es baigi neslēpjos tā kā. Tas jums visiem te Jāņos no manas puses. Un, protams, limuzīna Jāņu naktas krāsās non-stopā, lai skatītos.
Lai cik forši, ka mēs beidzam arī ar kādu dāvanu, tas ir ļoti labi. Nu, tad pretī vienkārši uzdāviniet mums savu tīkšķi vai kādu dalīšanos, vai kādu komentāru, vai vienalga kaut ko, kas palīdzētu algoritmiem nākotnē šovā 8 ieraudzīt vairāk un vairāk cilvēkiem. Nu ko, visiem priecīgus līgo, lai labi skan, lai tālu skan, un gala beigās priecājamies visi, ja pamodīsimies dzīvi nākamajā rītā. Atā! Tiekamies! Hasta la vista, baby.